Pasties kāds viens pirkstiņš īsāks rādītāji. Es droši vien domāju, ka mēnesis jau atkal pagājis. Ko viņš te čakarējās tik ilgi? Nekas nav izdarīts atkal. Nu, nekas daudz. Bet jā, stāstiņu gribēju pastāstīt vienu fikso. Man te viena traumiņa gadījās, pateicoties šitam aparātam. Bišķiņ noevalējies pirkstiņu rādītāju. Kā tad tas gadījās? Nu, ļoti vienkārši. Iedomājieties, ir nostrādāts 6 dienas darbā. Un nākošā nedēļa jums ir atvaļinājums. Bet jūs izdomājat, svētdien varētu atbraukt vēl kaut ko padarīt. Nu, no Rīgas braucot. Foršs laiciņš un tā. Domāju, paevalēšu bišķiņu. Nu, parket dēlīšus. Evalēju kādus 20. Tad evalēju šādi. Čik, 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 čik. Un rekurs sitiens pa šito zaru. Man viņa laikam izsit ārā kaut kā. Nu, es te tā spiežu. Nav pareizi, protams. Ir jāliek pāri roka un jāspiež šitā. Nedrīkst tā darīt. Tā ir man arī, protams, kļūda. Izsit ārā viņu šito dēli un es bišķiņa pirkstu šitien tā čik, čik iebraucu. Un, jā, nu, brauciens uz Dobeli. Ātrs, brālis aizved. Un tur mēģināja man aizšūt viņu, tur iegrieza kaut ko, un tad pavilka, domāju aizšūs, bet nekā. Un tad no Dobeles braucām uz Rīgu, uz Gaiszaru. Tad jau tur kaut kāds mikroķirurgs, nu, ne kaut kāds, bet aizmirs uzvārdu, bet paldies viņam. Tur, protams, katram jāpaspaida, katram dakterim, un jāparāda kolēģim arī, kā viņš te noevalējis bišķiņu nagu, pirksta galu. Nekas patīkams, nevienam neiesaku. Domāt to, ko tu dari, kad pienāc pie ievēles, nevis par nākošajām lietām, ko tu darīsi pa nedēļu. Jā, un tā arī 3 nedēļas atpūtos. Cik nu atpūtos. Jā. Neko baigi es te neizdarīju, bet parādīšu kaut ko pēdējā vīkendā. Slimības labs pēdējā vīkendā kaut ko jau tomēr bišķiņ izdarīju, sazāģēju tur. Nu ko, re, kur ir aizmugurē man pirmajam stāvam parketa dēlīši. Sazāģēti, zāģēju viņus no tādiem resniem, kas tur bija, ko es rādīju pirms tam, tiem gariem 6 cm biezajiem 3 daļās. Un garumā sazāģēju, un šitie būs, jā, pirmā stāva parketa dēlīši. Tagad es viņus saliku, jo viņiem ir 20% mitrums. Tas pa daudz, vajadzētu kādus, nu, ideāli jau būtu kādi 8, bet, nu, tik savus nedabūs došana. Došana kādus 12 labākajā gadījumā, un tad jau domās tālāk. Domāju, ka pāris mēneši, lai viņš te važūst. Tāda mums ir vēl maliņa sataisīta. Nu, tā nav līdz galam, jā. Te man pietrūkās tas šķidrums. Bet te jau tālāk, kur te jau ir tāds ciets. Viss. Sasēja bišķi zālīt arī. Tā, kaut kā izskatās. Uzlikt maliņu to plasmas. Zāli jau saugusi jau. Nu ko? Sveiciens visiem Miķeļdienā laikam. Vai vakar bija Miķeļdiena? Nezinu tos datums īsti. Kur, kā mēs redzam, mums te beidzot ir latis pūtāji atbraukuši. Man te pūš mati iekšā.
viss notiekās. Vēl kādas 2-3 stundiņas, domāju, un tad jau būs. Un pēc tam, tā kā viņi saurp tos caurums, tur vajadzēs salīmēt ar putām gan jau. Tos korķus salīmēt. Viņi tur izvarbi. Jā, viņi jau paši nelīmēs savādāk, kas tur vēl viņiem pusdienu aizņems. Tā kā. Nu jā, pāris stundas un viss izdarīts. Jā, reku te ir 2 caurumi vienā sanāk. Šiten augšā un šiten vēl viņi taisīja, lai varētu pārliecināties, vai te viss sagājas normāli. Tas blīvumiņš, viņš te diezgan tā stingri ir. Tāds viss beidzot pilns. Jāsavāc šitie. Visi tā. Es baigi tur teicu, lai viņi te neiedziņinās, jo, es domāju, ka paņemšu šito te nosūcēju un sasūkšu te kā pa bišķim. Un pēc tam jātais ciet ir, kur šitā kokšķiedrs tās diezgan mīksts man tās loksnes, tāpēc viņš te šķīdis ārā ir. Es domāju, varbūt izurpšu vienkārši vēl no cietāk, kas ir tas šitais plānais, viņš tāds cietāks ir. Un tad tos korķus salikšu un tad putiņas apkārt un es domāju, ka būs labi ielīmēs tos korķus. Tā, šodien laikam būs pietiekoši darīts. Protams. Akmens, normāli. Tieši tur, kur etiķkoku gribēju stādīt. Labais. Šitiem griestiem bišķiņ čakars ielīmēt šitos krīt ārā tur. Tāpēc es pieskrosim klucīti klāt, lai nekrīt. Ieliekam, bišķiņ iepūšam maliņā. Pēc tam paņemam klucīti un pieskrūvējam. Varbūt vēl bišķiņ iepūšam. Pēc tam nožos. Izkrūvēs ārā un tad vēl iepūtīs kārtīgāk. Tas tā, lai viņš bišķiņ vismaz turās, ka noskrūvē nost viņu. Kur es te vēl šitāds es saskrūvējis pagaidām. Kādu pusstundiņu tad jau varēs ņemt nost un tad tālāk. Man vēl viens klucīts ir. Vēl vienu aiztaisīsim un tad jau
turpināsim ar šitiem sienas caurumiem vēl. Jā, un redz, ko es dabūju. Ir šī tāds te aparāts. Šī tāds aparāts. Šitais ir termokamera. Kur man te tas nosiltinājums, jā, viss, viņi man te atbrauc, visu izdarīja, un tad tagad es bišķiņu te gribu satupīt karstumu, lai ir kaut kādi, nezinu, 25 grādi. Pagaidām ir, cik mums ir, 15. Jāsatopīja, un pēc tam jāpaskatās tās sienas ar šī tādu aparātu, jāpaskatās, kā viņi tur varbūt ir kāds pleķis, varbūt kaut ko viņi palaiduši garām, cerams, ka varēs kaut ko redzēt. Un, ja nevarēs redzēt, tad jau varbūt arī ir normāli. Visu nosiltinājuši, sapūtuši, jo vienā vietā tur bija tāds, šitajā vietā apakšā bija tāds, pat šito caurumu jūtu, kad, nav daudz tur sapūties kaut kā. Tāpēc tur bišķiņi sabāzu, bet pārējiem rekur ir divi tie urbumi. Rekur viens augšā, viens apakšā un viens augšā. Šitam vienīgiem nebija tur. Tad tie dēļi bija priekšā un grūti bija tik klāt laikam. Tāpēc arī ir tā. Bet, jā, es tur sabāzu ar roku. Vienkārši vēl to eko vati, bet košķietas vati. Tā kā, jā, man vajadzētu aizlīmēt tos logus, lai apmetumu varētu pēc tam likt. Bet, vēl te visādi sīkumi. Tā kā, jā, ar šito mērie rīci jātiek galā. Tagad mums ir 21 grāds. Un mēs varam pastīties kaut ko baigi jau, es domāju, ka jums te grūti būs saprast. Bet, tā, baigie pleķi nav, ne? Tādi zili. Te viņš tur pārslēdzās, tā kad augstāks paliek, rekur tāds. Tad viņš pārslēdzās. Šitais sarkanais tur laikam saules spīd, rekur. Tā. Pārslēdzās, tā it kā pleķa beigā nav. Bišķiņi rekur. Jā, bet tas, man liekas, tās putas ir, kas ir stūrī. Griestiem arī tā ātrumā. Izstās ok. Vēl bišķiņ pāriešu tā kārtīgāk pasīšos. Tā laikam vajag pleķi nav. Stūrītī. Stūrītī bišķiņ, bet arī tur minimāli. Tad tur būtu droši vien trakāk, ja būtu kaut kas. Jā, labi. Jā.